Tiešām paldies Tev, mīļie debes Tevs, par šo vakaru. Paldies par šo brīdi, kad arī mēs varam būt šajā vakarā kopā. Tavi bērni, tiešām, kungs, sveitī šo vakaru. Izlies par katru Tavu dalībnieku, kas šajā vakarā klausās. Tiešām, kungs, uzrunā katru ar Tavu dzīvo vārdu. Tiešām, kungs, pieskaries katru Tavu klausītāju sirdī. Un tiešām, kungs, kā jau izskanēja šī skaistā dziesma, tiešām pārveido mūs savā līdzībā, tiešām pārveido mūs no spožuma uz spožumu, lai mēs tiešām, kungs, spīdētu Tavā gaismā, lai mēs tiešām arī šo gaismu varētu izstarot tālāk, lai mēs arī būtu tie, kas šo gaismu dotu tālāk, kam vēl nav šī gaisma. Tiešām, kungs, sveitī katru īpaši šajā vakarā, tiešām sveitī arī šo sakaru, sveitī arī šo kalpošanu, lai tiešām viss labi skanētu, lai tiešām būtu arī laba dzirdamība. Tiešām, kungs, sveitī katru Tavu klausītāju, tiešām izlies par katru šajā vakarā, šajā pat brīdī. Tiešām, kungs, uzlūko katru Tavu bērnu Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Un vēl klausīsimies vienu dziesmu, un tad būs no Bībeles salma lasījums. Dziesma Tēvs, man vajadzīgs Tavs spēks. Domāju, tiešām katram ir mums vajadzīgs Dieva spēks, un arī mēs varam nākt pie Dieva lūgšanā. Tēvs, man vajadzīgs Tavs spēks. Tiešām, lai Dievs mums katram dod šo spēku. Tēvs, man vajadzīgs Tavs
tiešām Tēvs dod mums šo spēku, dod mums šo ticību. Tiešām, kungs, lai mēs būtu tie, kas tiešām iet tavus ceļus, lai mēs tiešām būtu tie, kas ir ticībā uz tevi. Tiešām, kungs, vairo mums ticību, kā lūdza tavi mācekļi. Vairo mums, kungs, ticību. Tiešām, Tēvs, svētī tavu vārdu, jo tavs vārds ir patiesība. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Un šajā vakarā sākumā nolasīšu 71. salmu, tad vēl būs viena dziesma, un tad tālāk runāsim par šī vakara tēmu cerība, kas balstīta uz ticības pamatu. Bet ievadām 71. salms, kam ir bībeles pie rokas, veriet vaļā, vai ja kāds skatās internetā, tad interneta adrese tūlīt būs. Vēriet vaļā un sakojiet līdzi vai nu interneta bībelē, vai nu savās bībelēs, kas ir pie rokas, un sakojiet tam, ko es tūlīt teikšu. Un es lasīšu 71. salmu. Uz tevi, kungs, es paļaujos, neliet ne mūžam krist man kaunā, glāb mani savā taisnībā un atvabini mani, piegriez man savu ausi un palīdzi man. Esi man par klinti, kur patverties, par stipro pili, kas lai mani pasargātu. Tu, kas esi solījies man palīdzēt, jo mana pils esi tu. Mans Dievs izglāb mani no bezdieva rokas, no netaisnā, no visu apspiedēja un varas darbu darītāja četnes, jo tu esi mana cerība, kungs, mana drošība no pašas manas jaunības. Uz tevi es esmu paļāvies no mātes miesām, no mātes klēpja. Tu esi mani gaismā vedis, manu sasniegumu, slava ar vienu ir nākusi no tevis. Par ērmu es esmu bijis daudziem, bet tu esi bijis man stiprais patvērums. Lai mana mute ir pilna tavas slavas vienmēr, apliecinādama tavu godību. Nepamet mani vecuma dienās, neatstāj mani, kad spēks man zūd, jo mani ienaidnieki jau ved sarunas, un tie, kas man novēl nāvi, jau apspriežas kopā, sacīdami, Dievs viņu ir atstājis. Vajājiet un sagrābiet viņu, jo viņam nav glābēja. Dievs, neesi tālu no manis, mans Dievs, steidziet man palīgā, lai krīt kaunā, lai iet bojā, kas mani ienīst un apkaro, lai terpjas kaunā un negodā, kas meklē manu nelaimi, bet es cerēšu pastāvīgi uz tevi un vairošu tavu slavu. Brīnišķīgs pants, bet es cerēšu pastāvīgi uz tevi un vairošu tavu slavu. Tiešām, par ko mēs arī runāsim mazliet vēlāk, vai mēs tiešām ceram uz Dievu, uz viņa brīnišķīgo vārdu. Un lasam tālāk. Mana no 15. panta tālāk, 71. salms. Mana mute paudīs tavu taisnīgumu, cauri dienu, tavus labos darbus, jo es nespēju tavas laipnības pierādījumus saskaitīt. Es staigāšu tā kunga spēkā. Es liecināšu, ka vienīgi tu esi taisns. Ak, Dievs, tu man esi mācījis, no manas jaunības un līdz šim es esmu sludinājis tavus brīnuma darbus. Līdz vecumam, līdz tirmiem matiem Dievs neatstāja mani, kamēr es būšu tava elkoņa lielo veikumu zināmu, darījis nākamām paudzēm un tavu stiprumu bērnu bērniem. Tavs spēks un tava taisnība, Dievs, sniedzas līdz debesīm. Tu, kas esi lielas lietas darījis. Tu, kas esi lielas lietas darījis, atkārtoju vēlreiz. Dievs, kas ir tāds kā tu.
Tu esi licis mums pieredzēt daudz bēdu un ciešanu, bet tu mūs darīsi atkal dzīvus un izvedīsi mūs no zemes dziļumiem. Tu vairosi, jo spēcīgāk manu lielumu, un no sirds atkal mani mierināsi. Es tevi slavēšu un pateikšos ar cītaru skaņām par tavu uzticību, manas Dievs. Es spēlēšu tev cītaru, tu Izraēlas svētais. Lai gavilē manas lūpas, kad es tev spēlēju, un manam dvēseli, ko tu esi atpestījis, lai arī mana mēle cauru dienu stāsta par tavu taisnīgumu, jo vīlušies un apkaunot ir tie, kas meklēja manu nelaimi. Tiešām brīnišķīgi salms, nebiju plānojis šo salmu lasīt šajā vakarā, bet šodien tieši šajā draudzē, kad sludināja māsa Kristu šodienas dievkalpojumu, tad viņa man lūdza draudzes priekšā šo salmu nolasīt, visiem priekšā draudzē dievkalpojumā šo rakstu vietu nolasīt, un es, kā lasīju, tiešām sapratu, jā, Dievs uzrunā, un tieši pie šī vakara tēmas arī šis salms saistās pie šīs tēmas cerības, vai nav brīnišķīga raksta vieta? Dieva vārda patiesības jau arī šeit ir ļoti daudz iekšā. Tiešām lasiet šo salmu, domājiet par Dievu, cik Dievs ir labs, ka tiešām, ka mēs varam paļauties uz Dievu, ir brīdi, ka Dievs mūs nekad neliks krist kaunā, ka viņš nekad savus bērnus nekauninās, ka viņš nekad savus bērniem neliks vilties, ka viņš tiešām ir varens Dievs, ka viņš tiešām ir varens savā žēlastībā, savā mīlestībā, ka viņš tiešām ir varens tiešām. Lūkosimies vairāk uz Dievu vārdu, uz to, uz ko Dievs mūs grib runāt, uz ko Dievs grib runāt, ko viņš grib mums teikt. Lūkosimies uz Dievu, uz to, ko Dievs grib mums katram teikt, arī šajā vakarā, ka katrs varēs saklausīt to patiesību, to mazo uguntiņu, mazo dzirkstelīti, kas aizadzinās katru jūsu sirdi. Es tā vismaz ceru un ticu, ka Dievs tiešām katru jūsu sirdi šajā vakarā piepildīs, ka šo liesmiņu aizdedzinās no mazās uguntiņas par svētu, lielu, Dievam patīkamu uguni, par slavu Dievam, ka mēs varēsim degt priekš tā kunga, ka mēs tiešām būsim piepildīti ar eļļu, ka būs mūsu trauki pilni ar eļļu, un tiešām vai nav brīnišķīgs vārds. Paļauties uz Dievu, cerēt uz viņu. Jo tiešām, kā jau 3. pantā ir teikts, ka viņš ir mūsu klints, pie kā mēs varam iet, pie kā mēs varam patvērties, kas mūs sargā, kas mums palīdz. Un tas ir vienīgi Dievs. Un ja mēs nemeklējam savā dzīvē Dievu, tad arī neko mēs nevaram saņemt un arī nekādu palīdzību nesaņemsim. Diemžēl tā ir. Tā kā tiešām meklē Dievu, meklē Dieva klātnību, Dievu tumumu, Dieva žēlastību. Arī, un lai tiešām Dievs mums palīdz, un lai Dievs tiešām katru šķīstīt, katram palīdz. Mīļie radio klausītāji, tiešām es tā ceru, ka katrs šīs svētdienas vakars, katrs jums dod kādu ieprieci, kādu iepriecināšanu. Ceru, ka nav tā, ka es norunāju kaut ko, ka tiešām gan tas dod man stiprinājumu, gan arī jums, ko es saku, lai Dievs tiešām mūs tā visas kopīgi vieno, stiprina uz to. Jo tu esi mana cerība, kungs mana drošība, no manas
no pašas manas jaunības. Tiešām, kungs ir mūsu cerība, mūsu drošība. Varētu tiešām runāt vēl un vēl par šo rakstu vietu. Tiešām lasiet Dievu, tiešām slavējiet Dievu un lasiet arī šo 71. salmu un tiešām slavējiet Dievu vārdu. Un vēl nāksim ar slavēšanu dziesmu Dievu priekšā un tad runāsim par šī vakara tēmu cerība, kas balstīta uz ticības pamatu. Un vēl būs ļoti daudz brīnišķīga vārdu, brīnišķīga šī vakara runa un Dieva vārda paskubinājums jums šajā vakarā, lai Dievs tiešām piepilda katru. Un dziesma būs Nāc, ak svētais gars, lai tiešām nāk svētais gars un lai tiešām piepilda katru jūsu sirdi.
izskan brīnišķīga dziesma, ak nāk svētais gars, lai tiešām lai nāk svētais gars šajā pat brīdī, un lai tiešām piepilda katra jūsu sirdi, tiešām, lai Dievs mūs to svētī, un lai tiešām Dievs mūs to vada. Gribās vēl pielūgt kopā Dievu tiešām, un tad arī varēsim šovakaru tālāk runāt Dievu vārdu. Tiešām, mīļais debes Tēvs, paldies jau par šiem mirkļiem, kurus tu esi mums devis. Tiešām, Dievs, tiešām, kungs, svētī šo vakaru, tiešām, kungs, vēl vairāk, un tiešām izlījies par katru tavu bērnu, Dievs, arī šajā brīdī, kungs, par katru. Tiešām, kungs, uzrunā katru tavu klausītāju, katru tavu vārdu gribēt klausītāju. Tiešām, kungs, svētī katru tavu bērnu, katru tavu bērnu vajadzību. Tiešām, kungs, uzlūko tajā pat brīdī katru es lūdzu. Tiešām, kungs, svētī katru varenais kungs, Jēzus Kristus vārdā. Tiešām, Tēvs, lūdzu, lai nāk tavu atmoda, lai nāk tavs svētais gars par katru. Tiešām, kungs, svētī un tiešām pieliež šo vakaru ar tavu dzīvības traumi, un lai tiešām plūst tavs svētais gars par šo vakaru, par šo tavu vakaru, par šo tavu dienu, šodien, kad mēs esam kopā īpaši ar tevi. Tiešām, kungs, Jēzus Kristus vārdā, tiešām, kungs, svētī, palīdz. Tiešām, kungs, esi tu, mūsu patvērums un mūsu klincakaments Dievs. Tiešām svētī mūs to un vadi mūs pa taviem taisnības labajiem ceļiem Jēzus Kristus vārdā. To mēs lūdzam. Āmen. Un kā jau es teicu, šajā vakarā tēma cerība, kas balstīta uz ticības pamatu. Sākumā jau bišķi ievadā par cerību mēs parunājām, un tad arī varēsim runāt tālāk. Sākumā gribētu padalīties ar to, ko man atsūtīja vakar viena māsa Kristū, tādu kā liecību, ar kuru arī es vēlētos padalīties jums. Un tā liecība bija tāda, ko man šī māsa Kristū atsūtīja, ka viņai draudzenei, ka viņas draudzenei slimnīcā gulēja tēvs, gulēja reanimācijā, un ārsti nedeva nekādu cerību, ka vispār šis cilvēks no komas stāvokļa pamodīsies. Ārsti jau deva pēdējo minūti, ka viņš aizies viņšsaulē, un tad šī sieviete savai draudzenei saka, aizēju uz slimnīcu un lūdz par savu tēvu. Un tad arī šī sieviete aizgāja uz slimnīcu un lūdza par savu tēvu, un tad arī šo dziedināšanu saņēma, un tiešām tēvs jau ir mājās, un viņš jau var sākt runāt, un tiešām Dievs ir darījis brīnumu pie viņa. Tiešām ļoti brīnišķīga liecība, brīnišķīgs iedrošinājums tiešām, ka Dievs tiešām mūs katru dziedina, un ka tiešām Dievs katram mums palīdz. Tiešām galvenais ir cerēt mums uz viņu, jo tiešām Dievs ir tas, uz ko mums ir jācer un uz ko mums jāliek sava cerība, lai tiešām Dievs mums katram palīdz, ka mēs esam tiešām tie, kas cer uz viņu.
un tiešām ir svarīgs jautājums, uz ko mēs liekam savu cerību. Kas ir tās lietas, kas pārņem mūs visvairāk? Tiešām ļoti svarīgi ir apdomāties un domāt, kas ir tās lietas, kas mūs pārņem visvairāk, uz ko mēs liekam savu cerību. Tiešām, lai Dievs mums palīdz tiešām, ka mēs liekam savu cerību uz mūsu vareno Dievu, ka mēs liekam cerību uz Dievu vārdu, ka mēs tiešām ceram uz viņu, un tad arī Dievs tiešām varēs darīt varenas lietas, ja mēs tiešām cerēsim uz viņu un uz tā vārdu, ko Dievs grib mums katram dot, ka mēs tiešām ceram uz viņu. Un arī nolasīšu no Romiešiem 4. nodaļas, Romiešiem 4. nodaļa, no 18. līdz 20. pantam, Romiešiem 4. nodaļa, no 18. līdz 20. pantam. Romiešiem 4, no 18 līdz 20. Pretī katrai cerībai cerēdams, viņš ir ticējis, ka viņš kļūs par tēvu daudzām tautām, kā sacīt, tāds būs tavs dzimums. Viņš arī nezaudēja ticību, vērodams, ka viņa miesa jau pamirusi. Viņam varēja būt jau 100 gadu, un ka pamiris arī Sāras mātes klēpis. Dieva apsolījumu viņš neuzņēma ar šaubām un neusticību, bet Dievam godu dodams kļuva stipris ticībā. Tiešām kļūt stipriem savā ticībā, cerēt uz Dievu un tiešām paļauties uz Dievu vārdu un kļūt stipri ticībā. Lai Dievs mums tiešām palīdz. Un tālāk, kā teikt Dievu vārdā, izturība rada pastāvību, pastāvība cerību, bet cerība nepamet kaunā. Vai nav brīnišķīgs vārds? Izturība rada pastāvību, pastāvība cerību, bet cerība nepamet kaunā. Ļoti brīnišķīgs vārds. Jo mūsu sirdīs ir izlieta Dieva mīlestība caur svēto garu, kas mums ir dots. Un kā teikt arī Romiešiem 12. nodaļā 12. pantā, esiet priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās un neatlaidīgi savās lūgšanās. Redziet, mīļie klausītāji, uz ko Dievs mūs māca. Pirmais punkts, esiet priecīgi cerībā. Ierakstiet savā prātā, savā atmiņā. Pirmais punkts, būt priecīgiem cerībā. Otro punktu, kāds atcerās, ko es teicu. Tālāk, pacietīgi savās bēdās. O, kāds nozīmīgs punkts. Vai mums ir šī patiecība, vai mēs esam pacietīgi, vai mēs tiešām paļaujamies uz Dievu, vai mēs tiešām liekam savu cerību arī uz Dievu bēdās, kad mums ir grūti, kad mums ir slimība, kad mēs esam izsisti kā no līdzsvarā ārā, ka mēs nezinām, kur iet, ko darīt, ka mēs esam noskumuši. Tiešām, vai mums ir šī patiecība, ka mēs tiešām uzticamies uz Dievu un uz Dieva vārdu arī savā
dzīvē. Tiešām, lai Dievs mums palīdz uz to, un lai tiešām Dievs dod katram mums spēku, ka mēs tiešām būtu uzticīgi arī grūtībās, arī bēdu laikā, kā teikt, prātā nāk 23. salms, tas kungs ir mans gans, man netrūkst nenieka, viņš man liek ganīties pa zaļainām ganībām, un arī, kā teikt, ka arī viņš mums vada cauri raudu ielejai, ka mēs arī varam atrast atvieglinājumu pie Dieva, ja mēs tiešām mākam uz Dievu paļauties, un ja mēs tiešām mākam sagaidīt no Dieva šo mierinājumu, šo atvieglinājumu, ka tiešām Dievs mūs vada, un ka Dievs tiešām mūs katru stiprina, lai Dievs tiešām mūs to vada, un lai mūs to svētī. Un 3. punkts – neatlaidīgi savās lūkšanās. Tātad, 1. punkts, par ko jau mēs runājam, bija, kā es teicu, priecīgi. Esiet priecīgi cerībā. 2. punkts – pacietīgi bēdās. Un 3. punkts – un neatlaidīgi savās lūkšanās. Romiešiem 12. Tālāk, un neatlaidīgi savās lūkšanās. Par šo punktu dikti daudz nerunāšu, jo tie, kas bija 3 svētdienas pēc kārtas kopā, tie varēja uzzināt brīnišķīgu Dieva vārda skatījumu par lūkšanu, kāpēc mums ir jālūdz Dievs, kā mums jālūdz, ko Dievs grib no mums sagaidīt, tā kā pie šī punkta nepieskāršos vairāk. Tie lūkšanu iepriekšējos raidījumus, kā jau parasti saku, var klausīties YouTube vietnē, un arī tur ir salikti iepriekšējie 3 raidījumi par lūkšanu tēmu. Paņemiet manu kanālu, pēc šī vakara ielikšu savu kanālu, un variet arī klausīties iepriekšējās svētrunas un dot draugiem klausīties un svētīt viens otru Dieva vārda gaismā un Dieva vārda patiesībā. Tā, un tātad tālāk. 1. korintiešiem 9. nodaļa, 10. pāns. Tā, 1. korintiešiem 9:10. Pirmā korintiešiem 9. nodaļa 10. pāns. Vai viņš to nesaka mūsu dēļ, jo mūsu dēļ taču ir rakstīt, arājam jāra, cerībā, kūlējam jākuļ, cerībā, ka tam tiks sava daļa. Ka tiešām viss, ko mēs daram, tas mums ir jādara cerībā, uz kā arī balstās ticība. Ja mūsu sirdīs būs šī ticība, tad arī mēs cerībā kaut ko varēsim sagaidīt, ko Dievs mums dos. Ja mūsu sirdī būs šī ticība, tad arī cerībā mēs varēsim sagaidīt, ko Dievs jau ir mums apsolījis dot un ko viņš jau mums dos. Tāpēc ir šī vakara tēma cerība, kas balstīta uz ticības pamatu. Un 1. korintiešiem 13. nodaļa, 13. pāns. 13. nodaļa par mīlestību, bet visu nelasīšu. 1. korintiešiem 13 ir teikt, tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šās 3, bet lielākā no tām ir mīlestība. Tiešām
Mīlestība, mīlestība un vēlreiz mīlestība. Ja mums nav mīlestība, tad mēs neesam nekas, tad mēs esam kā nabagi. Kā arī Dievvārdā teikt, mīlestība, ka mums jāmīl Dievs no visas tavas sirds, no visas sava prāta un no visas savas sirds un ar visu savu dvēseli un tālāk un savu tuvāko kā sevi pašu un savu ienaidnieku mīlēt. Lūk, cik grūti, bet svarīgi. Un Ebrejiem 11. nodaļa, 1. pāns, tālāk Ebrejiem 11. nodaļa, galvenā nodaļa, kas jau zina, ir ticība. Ticības nodaļa, tātad veram vaļā ticības nodaļu, Ebrejiem 11. nodaļa, 1. pantu, ko jau es zinu no galvas. Ja jūs neziniet no galvas, variet atvērt un izlasīt, kas ir tur atvērt. Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Atkārtoju vēlreiz, jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Lūk, kas ir ticība? Tātad mums ir jātic, ka tas, uz ko mēs ticam, ka tas notiks. Tātad pārliecība par neredzamām lietām. Tāpat kā bija ar šo neticīgo Tomu, kamēr viņš nepārbaudīja Jēzus rētās, kamēr neielika savus pirkstus, tikmēr neticēja. Un tāpēc ir svarīgi, kad arī mēs ticam, jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Un tālāk Mateja evaņģēlijas 9. nodaļa, 29. pants, Mateja evaņģēlijas 9. nodaļa, 29. pants. Tad tas aizskāra viņu acis un sacīja, lai jums notiek pēc jūsu ticības. Arī ļoti svarīgs pants Dieva vārda apsolījums, lai jums notiek pēc jūsu ticības. Ja jums būs šī ticība, tad tas notiks. Tāpat kā ar šo sievieti, kas 16 gadus slimoja ar šo asiņošanu. Viņa domāja, ka tik aizskārtu šo Jēzus vīli, drēbļa vīli. Un tad tur, kā varam lasīt evaņģēlijā, tad tur ļaužu drūzma bija, un šī sieviete domāja, ka tik aizskartu, ka tik aizšķertu šo Jēzus drēbļu vīli. Viņa aizšķēra, un visa asiņošana apstājās. Lūk, lai jums notiek pēc jūsu ticības. Tātad šai sievietei ticība bija, un arī šie, tātad asiņošana varēja apstāties un norimties. Lai jums notiek pēc jūsu ticības. Un Lūkas evaņģēlijas 8. nodaļa, 25. pāns, Lūkas 8, 25. Lūkas evaņģēlijas 8. nodaļa, 25. pāns. Bet viņš tiem sacīja, kur ir jūsu ticība? Bet tie bīdamies brīnījās savā starpā, sacīdami, kas tas tāds, ka viņš arī vējiem un ūdeņiem pavēl, un tie viņam paklausa. Viss, ko Dievs saka, tas paklausa. Liek vētrai norimties, vētra norimās. Viss notiek.
kur ir jūsu ticība? Vai nav arī mums dažreiz šaubas? Vai tiešām es būšu vesels? Vai tiešām tu, kungs, tā saki? Vai tiešām es varēšu strādāt? Vai tiešām būs tas un tas? Tad arī šis pants attiecinās uz jums. Kur ir jūsu ticība? Kur tā ir? Kur ir jūsu ticība? Un velns pēkšņi domā, ai, tik labi. Es jau viņam devu šaubas, vai tik labi, ka viņš tagad ir savā dzīvē remdens. Un kā Dieva vārds saka, esi vai nu karst vai augst, remdenos viņš izkļaus no savas mutes. Un velns priecājās, cik labi, ka tu ticībā esi vājš, ka es tev tagad varu uzbrukt vēl vairāk, un ka tu man neko nevarēsi padarīt. Kur ir jūsu ticība? Vai nav brīnišķīgi Dieva vārda atklāšanās šajā vakarā? Kur ir jūsu ticība? Padomājiet, mīļie. Lūkas evaņģēlija 17. nodaļa, 5. pāns. Un apustuļi sacīja savam kungam, vairo mums ticību. Lūk, tālāk ir tā, ka daudzi uzdod, ka mums jautā, kur ir jūsu ticība. Bet tad atkal mums ir jālūdz, kā šī mācekļa lūdza. Vairo kungs mums ticību. Tiešām, lai kungs mums vairo ticību. Tiešām lūdz. Vairo kungs mums ticību, kas ir ļoti svarīgi, ka Dievs katram no mums var vairot ticību. Tiešām, lai Dievs mūs to palīdz un lai tiešām vada, ka mēs tiešām esam savā ticībā stipri un pārliecināti un līdz ar mācekļiem lūgt, vairo kungs mums ticību, lai tiešām Dievs mūs to palīdz un lai tiešām šī ticība ir ar mums vienmēr. Vairo kungs mums ticību. Un tālāk no Mateja evaņģēlija 17. nodaļas. Mateja evaņģēlija 17. nodaļa. Mateja evaņģēlija 17. nodaļa. No 19. līdz 20. pantam. Mateja 17 no 19 līdz 20. Tad mācekļi piegāja pie Jēzus atsevišķi un sacīja, kāpēc mēs viņu nevarējām izdzīt? Kāpēc mēs viņu nevarējām izdzīt? Bet Jēzus tiem sacīja, jūsu mazticības dēļ. Jo patiesi es jums saku, ja jums ir ticība kā sinepju graudiņš, tad jūs sacīsiet šim kalnam pārcelies no šejienes uz turieni, un tas pārcelties, un nekas jums nebūs neiespējams. Cik brīnišķīgs vārds. Ticība kā sinepju graudiņš. Ticība kā sinepju graudiņš. Un tiešām Dievs mums varēs dot šo spēku, un nekas nebūs mums neiespējams. Ja mums būs šī mazā sēkliņa, kas pēc tam varēs vairoties un vairoties un vairoties, un tad mēs varēsim gāzt lielus kalnus. Ticība kā sinepju graudiņš. Tiešām brīnišķīgi. Lai tiešām Dievs mums dod, ka mums tiešām ir šīs mazā sēkliņa ticība kā sinepju graudiņš. Tiešām, lai Dievs to svētī, lai Dievs tiešām vada katru mūsu, lai tiešām vada. Cik brīnišķīgs vārds. Ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas
cerams pārliecība par neredzamām lietām. Vēlreiz atkārtojās. Un tālāk arī ļoti svarīgi ir mums atcerēties šo Jāņa evaņģēlija 3. nodaļu, 16. pantu. Jāņa evaņģēlijas 3. nodaļa, 16. pants. Kā ir teikt, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienspiedzimušo dēlu, un neviens, kas viņam tic, lai nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Tā kā ir arī ļoti svarīgi, lai mēs arī tam noticētu. Ka Dievs tiešām deva savu dārgāko, ka tiešām Dievs deva savu dēlu. Un tāpēc arī mums ir jātic šim Dieva vārdam, ka Dievs deva pašu dārgāko savu dēlu. Un tāpēc, lai tiešām Dievs mums palīdz dot šo ticību, lai mēs tiešām uz to paļautos, ka Dievs deva savu dārgāko. Un tālāk Marka evaņģēlijas 16. Tālāk Marka evaņģēlijas 16. nodaļa, 16. pāns. Marka evaņģēlijas 16. nodaļa, 16. pāns. Marka evaņģēlijas 16. Marka evaņģēlijas 16. Tad Sīmenis Pēteris atbildēja un sacīja: Tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un tālāk Marka 4:17. Marka evaņģēlijas 4:17. Marka evaņģēlijas 4:17. Marka evaņģēlijas 4:17. Un Jēkabu Zebedeja dēlu un Jāni Jēkaba brāli, un tiem pielika vārdu Boanergers, tas ir pērkona dēlu. Tā. Kaut kāda kļūda. Neīsto rakstietu nolasīju. Marka 4:17, nevis 3:17. Marka 4:17. Bet tiem nav saknes sevī, un tikai kādu laiku tie ir ticīgi, kad bēdas un vajāšanas uziet vārda dēļ, tad viņi tūdaļ apgrēkojas. Tiešām arī brīnišķīgs vārds, vai mums ir saknes, vai mums ir šī ticība, šī arī ticības sēkla, kas var vairoties tāpat kā ar šo sakni. Tāpat kā ar šiem augļiem, kas ir teikti, ikvienu koku, kas nenes augļus, to viņš nocirtīs un iemetīs ugunī. Un ikvienu remdeno viņš izspļaus no savas mutes. Cik varbūt tā teikt skarbi, varbūt mums liksies. Bet tā māca Dieva vārds. Ikvienu darbu, kas nenesies augļus, nocirtīs, iemetīs ugunī, un kas ir remdens, to izspļaus no savas mutes. To nesaku es, bet to variet izlasīt jūs Dieva vārdā un pārdomāt. Un Jāņa evaņģēlijas 14. nodaļa,
6. pāns. Tām laiks ies strauji uz beigām, man arī bišķi iekavējās šī runa, bet jāsteidz ir nobeigt tagad. Ja nenobeigsim šajā vakarā, tad atstāsim uz nākamo reizi. Jo vēl diezgan daudz man ir ko teikt. Tad vēl kādas 10 minūtes, un tad jau arī domāsim par nobeigumu. Jāņa evaņģēlijas 14. nodaļa, 6. pāns. Jēzus viņam saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva kā vien caur mani, tikai caur Jēzu. Mēs tiekam pie tēva, jo viņš ir mūsu vadonis, mūsu ceļš, mūsu patiesība un tas, kas mūs vada pie mūsu tēva. Ja mums nav cerības, tad arī mums nav uz ko ticēt. Lūk, ja mums nav cerības, tad mums arī nav uz ko ticēt. Uz ko tad mēs ticam, ja mēs tam, ja nav vispār cerības. Jā, mēs ticam uz Dievu, bet vēl cerība, ka tā lieta notiks. Cerība plus ticības pamats ir vajadzīgs mums, lai kaut kas notiktu. Ja cerība vairs nav ne uz ko, tad jau mēs neko nevaram paņemt, jo mums nav ticības, tad arī pie kā mēs varēsim turēties. Tātad, ja mums nav cerība, tad jau mēs neko nevarēsim paņemt, tad jau nekāda atbilde nebūs un nekāda atrisināta problēma nebūs, ja tev nav ticība. Atvainojos, ja tev nav šī cerība, tad tu neko nevarēsi paņemt, ja tev nav cerība. Un ja tev nav ticība, pie kā tu varēsi turēties, pie kā? Un tad no mums arī pazūd šī ticība un cerība. Un Romiešiem 12. nodaļa, 3. pāns, Romiešiem 12. nodaļa, 3. pāns, Romiešiem 12.3. Tad no es iecēju tik vienam starp jums tā žēlastības vārdā, kas man dota, netiekties pāri noliktam, bet censties sevi apvaldīt, saskaņā ar to ticības mēru, ko Dievs katram piešķīris. Āmen, tiešām Dievs katram ir devis savu ticības mēru, katram uz ko mums cerēt, un tiešām, un arī mums nav jātiecas pāri noliktiem. Man tagad vajag vairāk, un tā, un šitā, tiešām. Pateikties Dievam par to, ko Dievs jau ir tev devis, nevis sūroties par to, kas tev nav, bet par to, kas tev jau ir, un par to, kas tev jau tiek dots. Dievs vēlas, lai mēs savā ticībā augam ikdienas, vairāk un vairāk, jo viņam ir bezgalīgi daudz iespēju, ko mums dot. Un arī tālāk punkts. Visi jau ziniet no Galatiešu 5. nodaļas no 22. panta par gara augļiem. Mīlestība, miers, prieks, patiecība, lēnprātība, atturība un tā tālāk un tā tālāk. Šie 9 gara augļi. Tātad nākamais jautājums sako tāds, cik no šiem gara augļiem ir tavā dzīvē? Mīlestība ir, sāk domāt, lēnprātība, esmu lēnprātīgs, sāk domāt, esmu mierīgs, sāk domāt, esmu atturīgs, sāk domāt un tā tālāk. Izej cauri
visiem gada augļiem, 9, un izvērtē, kas ir tev, kas nav tev. Un ja nav tev, tad lūdz Dievu, lai Dievs tev to dod, lai Dievs tevi vairo tev ticību. Tā. Mums ir jāliek sava ticība uz Dievu, uz Dieva vārdu un uz tām lietām, ko Dievs grib mums dot. Likt ticību uz Dievu un uz Dieva vārdu. Uz Dievu vārdu likt savu ticību. Tiešām, lai Dievs mums palīdz, ka mēs tiešām liekam savu ticību uz Dieva vārdu. Jo mums ir jācit par visu neredzamo, kā jau teikt, jo ticība ir pārliecība par neredzamām lietām, tātad ticēt par neredzamo. Ticēt par neredzamo, ka tas notiks un ka Dievs to piepildīs. Tātad ticēt un paļauties uz Dievu. Tāpēc tā ir šī ticība, ka mēs tiešām ticam un paļaujamies uz Dievu. Tātad ticība uz Dievu, lai mēs tiešām ticam un paļaujamies uz Dievu. Ticība sakņojas un aug cerībā. Tātad ticība aug un pēc tam tā var sakņoties kā pumpurs, kad viņš no zemes uznāk augšā, uzdīkst, tad arī pēc tam zieds top skaista roze vai skaista neļķe. Tāpat arī šī pati ticība, kad viņa paceļas augstāk, tad jau uzied skaista cerība. Kad tiešām uzied skaista cerība un ka tiešām mēs varam būt cerības pilni uz Dievu. Ja pazūd cerība, zūd arī ticība. Ja nav cerība, tā tad nav arī uz kā ticēt. Dievs arī mūs pārbauda, vai mūsos vispirms ir cerība un tad ticība. Tava cerība ir vieta, kur tu satiecies ar Dievu personīgi. Tava cerība ir vieta, kur tu satiecies ar Dievu personīgi. Un viņš atklājas savā mūžīgajā mīlestībā un ticībā, kas seko un piepilda godību. Pēc tam Dievs mūs visus ved savā varenajā godībā. Tā. Visus pantus es nenolasīšu, tā kā pašiem lūgums izlasīt ir Romiešiem 5. nodaļu 5. pantu, ierakstu grupas sarakstē pašu darbam. Romiešiem 5.5 pašam jāizlasa, kā arī 4. Mūzes grāmata 23.19, jo laiks, diemžēl, iet jau uz beigām, pašiem tas ir jāizlasa, tātad tālāk turpinājums. Mūsu cerība ir kā rokas. Mūsu cerība ir kā rokas, kas
satver mums Dieva apsolīto nemainīgo godību. Un tālāk šaubas ir no pasaules, nevis no Dieva. Dievs mums šaubas nedod. Kā jau teicu pirms brīža, ka velns mūs ven šaubās, ka grib izsist mūs no līdzsvara un no ticības laukā. Tavai ticībai ir vienmēr jāpaliek drošai uz Jēzu Kristu. Jēzus ir mūsu cerības devējs, un kā ir teikt Efeziešiem 2. nodaļā 8. pantā, ka pestīšana netiek nopelnīta caur labiem darbiem, bet gan ticībā un no Dieva žēlastība. Un kā ir teikt romiešiem 11. nodaļā 6. pantā, bet bez ticības nevar Dievam patikt. Un ar šiem vārdiem arī es vēlos šajā vakarā nobeigt šo runu, šo Dievu vārdu, bet bez ticības nevar Dievam patikt. Tiešām pārdomā, kur tu esi, pārdomā, kāda ir tava ticība, kāds ir tavs sirdstāvoklis, ko tu esi gatavs darīt, tiešām izvērtē visu, un lai Dievs palīdz. Nāksim lūkšanā un tiešām lai Dievs palīdz. Tiešām, mīļais debes Tevs, paldies par šo vakaru, paldies jau par šo vārdu, ko tu mums devi. Tiešām, kungs, uzrunā mūs katru vēl vairāk. Es lūdzu par katru tavu bērnu, par katru klausītāju. Tiešām, kungs, arī šī cerība, šī paļāvība, šī ticība, lai tiešām iesakņojas katru tavu bērnu sirdī, kungs, lūdzu. Svētī katru tavu bērnu, Dievs tiešām uzrunā, vadi, māci, stiprini, kungs, tiešām arī grūtā brīdī, arī bēdās, kungs, kad kādam ir grūti. Tiešām, kungs, uzlūko katru tavu bērnu, Dievs, lūdzu. Tiešām Tevs svētī, vadi, kungs, un stiprini, Dievs. Jēzus vārdā, tiešām, kungs, stiprini katru. Tiešām, kungs, neļauj, lai tiešām mūs ļaunie spēki uzbrūk, lai mūs izšauba. Bet tiešām, kungs, lai mēs arī varam lūgt līdz ar taviem mācekļiem, vairo, kungs, mums ticību. Vairo, kungs, mums ticību. Tiešām, kungs, vairo un piepilda mūsu kungs Jēzus Kristus vārdā. Āmen.